Pastāst, kas ir tie lielie plāni mums nākamajai sezonai? Mēs gribētu Latvijā uzrīkot ļoti lielas startautiskas sacensības tieši junioriem. Tad var oficiāli pateikt, ka nākamā gada Latvijas čempionāts notiks Vivusovē, MTB maratonā. Visa pamatā ir šie organizatori, kas rīko šos mačus, vienalga, vai tā ir Iecava, vai tā ir Bauski, vai tā ir Sēlija spēle. Riteņbraukšana globāli Latvijā paliek populārāk un prieks, ka ar vien vairāk braucēju ir uz ielām. Tā bija vētra, reāla vētra, nevis vienkārši vējš. Tas tiešām bija tas liels menedžments. Skatoties uz šiem te mačiem, protams, ka man primārā spēlē loma emocijas. Es uzskatu, ka juniori ir nākotnē un arī tie trendi pasaulē. Es domāju, tu pats arī esi pamanījis, ka sports kļūst jauneklīgāks. Mēs esam kļuvusi par vienu no prioritāriem federācijām Latvijā. Es joprojām atbildu par visu, kas ir federācijas mājaslapā, par visu, kas ir mūsu sociālos tīklos, par visu, kas ir mūsu sadarbībā ar mēdījiem. Bet darba netrūks, nav tā īpaši vasarā. Bet cik tev pašam sanāk uzkāpt tā reāli uz ričuka? Sveiciens visiem velo draugiem, Vivusela MTB maratona sekotājiem, skatītājiem. Prieks visus redzēt. Un šogad sāksim tādu jaunu rubriku podcastu, kur skatīsimies, kā mums tas aizies. Bet ceram, ka jums patiks. Gribētu dzirdēt arī jūsu idejas, gan vēlmēm, epizodēm, kas mums vairāk interesētu, kāda veida cilvēki, velo entuziasti. Bet centīsimies šo starpsezonu, kamēr gaidām vēl pirmos dubļus un atkal labos grādus, lai varētu mīt ar velo. Sāksim ar podcastu Zem ķīveres. Centīsimies apskatīt daudz dažādas posmus, trases, cilvēkus, uzaicināt uz šejien. Domāju, ka būs gan interesanti. Mans vārds ir Gustavs Tolmanis. Daudz droši vien man ir dzirdējuši aiz Vivusela MTB maratona mikrofona. Daži varbūt kaut kur citur, florbola laukumā vai jebkur citur. Noraidīto soliņu. Jā, vai es noraidīto soliņu. Bet galvenokārt pavadu Vivusela MTB maratona balss notīs. Nu, lūk, un mūsu pirmais viesis ir cilvēks, kur droši daudz zina par Latvijas riteņbraukšanas federāciju nekā jebkurš cits šajā valstī. Ir piedalījies sacensībās, lasījis jaunumus par mūsu sportistiem, skatījies, kā startē Latvijas izlase. Ļoti iespējams, ka viņa darbs bijis klāt visur tur, kur pat viņš pats brīdī nav sēdējis pie mikrofona vai Excel tabulas, vai tieši ir sēdējis. Viņš ir Latvijas Riteņbraukšanas federācijas ģenerālsekretārs, cilvēks, kurš šajā organizācijā sāka kā preses sekretārs, pēc tam bija sacensību menedžeris, izpilddirektors un kopš 2020. gada galvenais riteņbraukšanas aizkulišu diriģents. Vīrs, kurš koordinē, plāno, pārliecina, reizēm glābj un reizēm pats sēž uz velē, lai atcerētos, kāpēc vispār tas viss notiek. Un, kā NBA piesaka, 1,73 m no Smiltenes, Toms Marks. Sveiciens visiem! Paldies par tādu foršu pieteikumu. Kā tu pats sev pieteikt? Velo entuziasts, kuram riteņbraukšana sirdī, riteņbraukšanas ģenerālsekretārs federācijā, bet vairāk vienkārši velo cilvēks, Toms. Tā mēs arī, es domāju, tev redzam arī ikdienā. Bet pirmais ķeramies uzreiz vērsim pie ragiem vai ričukam pie stūres. Un šis gads riteņbraukšanā bijis diezgan skaidrs ar dažādiem notikumiem. Toms Skuņš 5. pasaulē, 5. Eiropas čempionātā. Ļoti daudz interesantu un, teikšu tā, notikumiem bagāta sezona. Kā tu pats uz to atskaties un kā vērtē šo sezonu no varbūt tā ģenerāla sekretāra puses vai no federācijas puses skatoties? Globāla sezona tiešām ir bijusi ļoti, ļoti veiksmīga gan izlašu līmenī. Mēs paskatāmies gan Toma 5. vietas, protams, tas ir liels viņa paša individuālais un, protams, arī visas komandas nopelns. Ļoti liels personīgi, liels prieks par jauno riteņbraucēju izaugsmi, jo tik tiešām tas bija tāds kā svaigs malks, tāds pēc ilgāka tāda sausuma perioda, kad mums ir tiešām ļoti, manuprāt, augstvērtīgi un ar labu potenciālu apveltīt jauno braucēju rezultāti. Tas ir noteikti tāds liels pavērsiens šim gadam riteņbraukšanā un ļoti daudzveidīgi jauno braucēju rezultāti. Ne tikai tur vienā vecumā, bet gan puišiem, gan meitenēm, gan MTB, gan šosejā, arī BMX-ā, protams, un tiešām ir prieks skatīties par to. Sacensības mums paliek arvien daudzveidīgākas. Varbūt tas dalībnieku skaits ir pēdējos gados nostabilizējies un tur būtiski nekā, bet tajā pašā laikā viņš arī par laimi nekrītās. Sacensību piedāvājums, manuprāt, ir pietiekuši daudzveidīgs, jo bez šosejas un MTB klāt nācis gravel riteņbraukšana, un arī CX atjaunojās atzīmes Latvijā. Tā kā teikt, tāds kopumā pozitīvs gads dažādās jomās, un,
protams, ir ļoti, ļoti daudz vēl izaicinājumu priekšā, tā kā apstāties nedrīkst. Kad pats teiktu, šobrīd tas rezultāts, kas ir varbūt sasniegts, es teiktu, tāds labs pīks vai tāda ļoti laba augšuplēja, tas ir tāds ilgadējs smags darbs vai kaut kāda apstākļu sakritība vai abi kopā. Kas ir tas, varbūt, ko skatītāji vai braucēji vai dalībnieki neredz tik ļoti, bet kas notiek? Tu vairāk domās izlašu kontekstā vairāk? Ne tikai, arī gan cilvēku daudzumā, man liekas, kas šobrīd ir, globāli, bet arī izlašu, protams. Skaidrs mums ir Toms, kas ir varbūt tādā spotlightā visu laiku, Toms, ko viņš domājot, bet arī citi braucēji un jaunā paudze, par kuriem mēs vēl pieskarsimies. Bet vispār tāds, es domāju, šobrīd ar to aktivitāti visu, kā pats to skaties. Riteņbraukšana globāli Latvijā paliek populārāk un prieks, ka arvien vairāk braucēji ir uz ielām. Es domāju, tas ir tas pamats, lai mums būtu arī tā masveidība, lai būtu tie amatieriem bērni, lai brauktu riteņbraukšanā, lai sāktu tur nodaļās arvien vairāk būt. Un pozitīvu ziņu saņēmu no Rīgas riteņbraukšanas skolas, kas ir tāda lielākā jaunatnes riteņbraukšanas organizācija, jo tur auga skaits šoseis riteņbraukšanā. Un, protams, es domāju, ka Toms Skuiņa fantastiskie panākumi ir tāds izcils atspaids tam, jo skaidrs, ka visi jau tiecās uz to augšu un tu atpazīst viņu mums riteņbraukšanā veidotajā labāko sportistu rezultāti. Izlašu kontekstā es gribētu teikt, ka tāds pavērsiens pēdējos gados ir šī jaunatnes akadēmija, kurā tik tiešām jauniem sportistiem pavarās plašākas iespējas, ar izlasi kaut kur vairāk aizbraukt, kaut ko vairāk redzēt, kaut kur vairāk sevi parādīt, noslēgt kādu līgumu, būt kādā labākā komandā un tā kā soli iet uz augšu. Elitē, es teiktu, tādā augstākajā līmenī, tas jau ir pirmām kārtām puišu, sportistu, vīru pašu gadiem un viņu iepriekšējo treneru un komandu darba rezultāts. Skaidrs, ka šobrīd izlasē arī ir ļoti labs tas menedžments, kas ir apkārt viņiem. Es šeit domāju sporta direktorus, mehāniķus, kas ar citu Raivs Jansons, arī jūs pašu velo vīrs, medicīna. Tas viss ir tādā laika gaitā izveidojies tiešām par tādu ļoti, ļoti spēcīgu kodolu. Un Toms, protams, ir dziļais spēks, Toms tā redzamā puse, bet zem viņa tur, kā teikt, vīri labā ziņā roka ļoti, ļoti, ļoti labas lietas. Un tas ir tāds arī, arī pozitīvs vērtējums un skatījums. Bet paliek riteņbraukšana globāli populārāk, un es redzu, ka uz ielām ir, kā jūs sākumā teicat, ir vairāk to braucēju, un ir tāda cerība, ka tas sacensību daudzveidīgums, ko piedāvā gan Vibus LV, gan federācija, gan tur Igo Japiņas sporta aģentūra un citi, arī gravel riteņbraukšana attīstās, ka tas tā kā paņems vēl lielāku to auditoriju, un mēs varēsim vēl vairāk cilvēkus piesaistīt. Ja mēs esam vēl pie tās pagājušās sezonas un nedaudz kavējoties varbūt arī šajā sezonā, par pašu tevi, kas ir varbūt tās lietas, ka tev kaut kādā sacensībās ir bijis šeit mums vēl rītīgi jāpiestrādā, lai būtu labā līmenī, un tad otra puse, kas atkal bijis tāds, šeit mēs esam sasnieguši jau tādu pasaules līmeni, kur viss notiek un jāiet tikai uz priekšu? Es gribētu teikt pie tā, kas mums jāpiestrādā, mums jāuzlabo noteikumu sistēma, kārtība, lai visiem ikvienam būtu skaidrs, ka šajos mačos ir tieši tā un savādāk, ka šajos mačos nestrādās tas, kad es aiziešu vai pie Toma, vai pie tiesneša, vai pie Pētera vai Jāņa un pateikšu, ka šitā izdarām. No tā mums ir jāiet projām, un es domāju, ka tas ir tāds darbs arī man šajā ziemā un arī maniem kolēģiem, stingrāk paskatīties šos te noteikumus, izstrādāt jau vēl pirms sezonas uzlabot. Mums ir, protams, noteikumi, bet uzlabot vēl šo te bāzi, padarīt tādus, lai sezonas laikā šo te jautājumu ir mazāk, priekšlikumu ir mazāk, un par viņiem izdiskutēt tieši šajā te ziemas nosacītajā periodā. Es teiktu, ka tā varētu būt tā galvenā lieta, kas ir uz doto brīdi jāuzlabo, jo tādas tur marketinga lietas, un tas viss, protams, arī ir process jautājums, bet mums kā federācija primāri tomēr ir šis te skaidrība, prestižums, noteikumi, kārtība, un tur es redzu vietu izaugsmē. Otra tā daļa par to, kas ir tāds jau pasaules līmenī. Gribētos teikt, ka mums visiem kopā Velo Saimē izdevās superīgi norganizēts Baltijas čempionāts šogad šoseis riteņbraukšanā. Šeit es gribu arī paldies pateikt Mārim Krūzam, kā sacensību direktoram un visai komandai, kas bija mūsu vidū, jo tie svētki tiešām bija, manuprāt, ļoti labi. Un arī Igaunijas riteņbraukšanas federācijas prezidents, kurš reizē ir arī Eiropas riteņbraukšanas savienības viceprezidents, atzina, ka tas ir bijis visu laiku labākais Baltijas čempionāts, 5. gadu viņš notika. Tāpēc tur es gribētu teikt, ka un tas nav ne Māra viena, ne tur federācijas vai tur mans viena nopelns, tas ir tāds kopējs darba rezultāts, tajā skaitā sportiskais līmenis, kas šogad Baltijas čempionātam bija tiešām izcils. Toms Skuiņa performance vislabākajā ziņā, Igaunijas superzvaigzne Madis Mihels,
5 dienas Cēsu pilsēta pilna ar skatītājiem. Es teiktu, ka tas bija tas, ja tu man prasi, kas bija tāds, protams, tas nav vēl līdz Tour de France līmenim mums vēl velk nav, bet priekš mums, priekš Latvijas, tas tiešām bija tāds pasaules līmenis. Jā. Man arī tā trases konfigurācija pats es biju uz vietas, redzēt kalnā brauc vairākos apļos no visām, paspēt vēl uz otru pusi aizskēt. Un arī tā, gan jau jūs, tie, kas arī bija vai sakoja pa televīziju, tie, kas bija uz vietas vēl jau vairāk, novērtēs tos apstākļus, kādos tas notika. Tā bija vētra, reāla vētra, nevis vienkārši vējš, kur tika sagāstīti banneri, visu, un kā komanda strādāja, kā katrs trasē tika nolauzts visas iespējamās bultas, kā viņas tika operatīvi saliktas atpakaļ. Tas tiešām bija tas liels menedžments, un, kā jūs teicat, Māris bija tas dzinējspēks, un bija, protams, bez viņa komandā vēl vīri un dāmas, kas nesautīgi to darīja. Tā kā īsumā tas par šo. Bet Baltijas čempions arī nākamgad plānojas, vai tad būs caur kaut kādiem 2 gadiem? Baltijas čempionāts katru gadu notiks, bet viņš notiek katru gadu vienā no Baltijas valstīm. Nākamgad to rīkos Lietuva, Paņemeža, pēc tam būs Igaunijā, es saprotu, Tartu pilsētu, jo tā kā vēl lielāku pilsētu uzņems, un tad 2027. 28. gads, precīzi 28. gadā būs atkal Latvijā. Šobrīd jau esam uzsākuši darbu pie pilsētas izvēlēšanas, jo tas ir tā pilsētā ir ass, tas tā kā centrāla ass, tā pilsēta, pilsētas mēra iesaistīšanās, līdz ar to, ja mērs iesaistās, viss resursus tam tiek veltīts, un šobrīd esam tādās pārdomās, kur to darīt. Ja kādam ir idejas vai kāds mērs mūs skatās, tad droši var to mums velkam, jā, tiešām velkam. Mēs esam gatavi izskatīt, un skaidrs, ka bez pilsētas atbalsta šeit nerunā tikai par finansiālo, kas arī gana būtiski, bet tieši vairāk par resursu atbalstu, jo pavisam īsi atgriežoties pie cēsīm, gribētu pateikt to, ka pašvaldība nodrošināja mums tik daudz pozīcijas, kā piemēram pašvaldības policija, kas ir maksas pakalpojums bez maksas, gan vēl un vēl dažādas lietas, kuru rezultātā mēs vienkārši iekonomējam ļoti daudz līdzekļus. Es domāju, ka tas jebkurā arī nosacīt mēs droši vien varam savu riteņbraukšanu Latvijas līmenī par amatieru sportu vai tādu masu sportu, kur šis uz entuziasmu bāzes un iesaist no cilvēkiem brīvprātīgi ir tas, kas dzeras priekšu. Tā kā tas noteikti ir ārkārtīgi atbalstāms. Ja mēs nedaudz noslēdzam to atpakaļsezonu, kaut mēs arī pieskarsimies ejot uz priekšu, tu pats esi gan kā žurnālists, gan sportists, gan cilvēks. Kā tev šobrīd skatoties tās sacensības no malas, skaties caur Excel tabulām, atceroties, kur tur katrs sportists ir bijis pirms 5 gadiem vai kā citādi, vai iesēdies dīvānā baudi, vispār neko neanalizē katru momentu? Kā tev paiet pašam vērojot, vai fano par kādu konkrētu? Bet tieši uz vietas mačos vai televīzija? Jā, varbūt mēs varam sadalīt. Viens ir uz vietas mačos, bet, protams, ka praktiski visur droši vien tu esi iesaistīts organizatoriskajā pusē, bet varbūt ir kaut kas tāds, kur tu neesi un vari pabaudīt. Un tad, protams, arī televīzijā skatoties Tour de France vai jebkur no lielajām tūrēm citām. Pa pašiem mačiem uz vietas, jā, es bieži vien vadu, kā jau tur ir tā līdzīgi kā tu. Bet bieži vien arī sanāk nevadīt viņus, uzticēt kādam citam to darīt. Un tad skatoties uz šiem mačiem, protams, ka man primārā spēlē loma emocijas. Nevis tāds Excel tabulas galīgi nav tas. Tieši tās emocijas, redzēt, kā tas puika ir izaudzis no maza knariņa. Piemēram, šos arī atcerējos situāciju, kad Helvijas Kancers, viens no mūsu labākajiem junioru izlases braucējiem, ir tāds tiešām līdz stūrē vēl nebija izaudzis tur ritenim. Un tagad ir būtībā viens no labākajiem Baltijas, ne tikai Baltijas, bet arī jau tāds plašāks mēroga sprinteriem ar labu potenciālu, labā komandā ārzemēs un ar visām iespējām attīstīties. Vai tas pats Georgs Tjumins, kurš 2019. gadā uzvarēja pirmajā atjaunotajā Smiltenes kausā, ko mēs arī ar manu komandu rīkojām. Un šobrīd ir viens no pasaules labākajiem junioriem jau tādā lielā starptautiskā nozīmē. Man tiešām spēlē tās emocijas, bet ja runā par lielo Tour de France vai citiem mačiem, protams, kad es visu laiku, es neliekuļošu, nesakoju pilnīgi katram posmam līdzi, bet tad, kad ir tie atslēgas posmi, kur Skuiņš vai Nēlans vai kāds ir atrāvienā, tad visi darbi tiek pakārtoti, viss tiek nolikts malā, un tad arī atkal ir tās emocijas, ir tie īkšķi turēšanas. Jau apmēram, zin kā, par šiem gadiem es arī to taktiku atkocu, jo saprotu, viņš varēs, nevarēs, kur viņš nevarēs. Un var jau tādu mierīgu acī prognozēt, bet, protams, arī šogad braucot busiņā pie stūres uz Franciju, uz Eiropas čempionātu, kad Toms cīnījās par medaļām pasaules čempionātā.
bija tās sajūtas un uzsitām kārtīgi pa stūri. Pozitīvā ziņā, ka viņš atbrauc 5. jo tur ilgi viņu nerādīja, un ka viņš parādījās tajā kalnā kā 5. Protams, ka tas bija tādas saviļņojuma emocijas un tādi iebļāvieni. Tā kā tas ir, man vismaz riteņbraukšana, vispār sports kopumā ir tīri un uz emocijām. Uz tādām pozitīvām emocijām, arī citreiz negatīvām, jo arī tās negatīvās emocijas tevi ar laiku motivē strādāt labāk un attīstīties, un arī tās kļūdas, kas tiek pieļautas, protams, arī tevi māca un tu centies laboties. Šajā kontekstā arī katrs no tiem sportistiem, par cik tu esi ļoti daudz sportistu vidē, un gan ar profesionāliem, gan ar amatieriem, jauniešiem, vecākiem, esi bijis iekšā. Viņi ir iedvesmojoši, gan arī tajā pašā laikā varbūt neparedzami un dīvaini kaut kādā periodā. Kas varbūt ir tāds smieklīgākais vai dīvainākais jautājums, kur tev licies no šī tiešām negaidīja to? Jā, tas bija labs jautājums. Arī par viņu es nedaudz domāju. Ja runā tieši par vecākiem un vecāku uzskatiem, bieži vien... Varbūt es nenosaukšu konkrēti gadījumu, es nosaukšu to virzienu. Bieži vien ir tāda situācija, kad puisis vai puisim vai meitenei vecāki domā, ka viņi ir bez maz vai nākamie pasaules čempioni, nākamie sagani. Un ir bijusi situācija, kad viņi ir tik ļoti pārliecināti, pat Latvijā nesot starp labākajiem, kad viņiem pa katru cenu ir jābrauc pasaules čempionāts vai Eiropas čempionāts, tā kad tur uz putām, uz lūpām, ka viņi ies tur bez maz vai par medaļām. Viņi ir gatavi reāli. Tā dzīves situācija parāda to, ka viņi nav gatavi uzvarēt savu konkrēto vecumu grupu vai konkrēto maču pat Latvijā. Bet tieši par tādiem super pārsteidzošiem, konkrētām situācijām es tev uzreiz, godīgi sakot, nenosaukšu. Bet, to jau tu arī atcerēsies. Vairāk tas ir saistīts uz tām sevu spēju pārvērtēšanām, ko mēs bieži vien saskaramies. Un tā nav ikdiena, bet reizēm tas tiešām nebeidz tev pārsteigt, kad tu saproti, ka čalis, vai kurš tepat Latvijā brauc pa 10, 20 vietām savā vecuma grupā, pēkšņi grib uzlidot uz pasaules čempionātu un aiziet visiem garām, nemaz nesaprotot, ka tie, kas viņiem ir priekšā, ir ieguldījuši milzīgu darbu, un viņiem, kāpēc viņi priekšā, tas jau nav nejauši, viņi ir ieguldījuši. Tas jau droši vien arī sasaucās kaut kur ar vecāku nepiepildītie sapņi un gribās sasniegt vairāk. Bet tas normāls process, un domāju, ka tāda būs, un tur viss normāli. Tu pats esi federācijas galva un sirds vienlaikus. Kā ir vadīt šo visu mehānismu iekšienes? Cik daudz ir tie cilvēki, kas vispār ir federācijā? Kāda ir tā jūsu ikdiena? Kas no tā sastāv? Mēs varbūt redzam to virspusi ar prezidentu vai ar tevi vai ar jebkādiem citiem, bet cik reāli liela ir tā federācijas komanda un kas sasniedz realitātē šo te visu, ko mēs varam ikdienā baudīt? Federācija ir iekārtot Latvijā tā, ka jā, mums ir biedru, mums ir 50 biedri. Tas ir sporta klubi, arī Vibus LV organizatori viena no mūsu biedriem. Bet ne kā fizisks personas? Tikai kā juridisks personas, kas attiecīgi ievēl federācijas prezidentu, federācijas padomi. Un tad jau attiecīgi tālāk ir federācijas padomi, ievēl valdi. Šajā gadījumā tas esmu es kā ģenerālsekretārs. Mans kolēģis Artis Ozols ir BMX menedžers un izpildu direktors. Attiecīgi tā mēs sadalāmies. Mana pāraudzība ir federācijas operatīvā vadība. Plus, protams, viss, kas attiecās uz šoseju, MTB, grabeli, CX un visiem citiem veidiem, izņemot BMX un BMX freestyle. Savukārt mans kolēģis Artis, viņš atbild tieši par BMX un BMX freestyle. Tiešām daudzus gadus pēdējos 7, 8 mēs darbojāmies divatā federācijā. Tiešām divatā, tikai divatā. Bet šis ir pirmais gads, pateicoties federācijas un federācijas biedru un riteņbraucējiem mūsu sportistu lielajiem panākumiem un aktivitātēm. Mēs esam kļuvusi par vienu no prioritāriem federācijām Latvijā. Otro gadu pēc kārtas mēs bijām top 3 federācija Latvijā. Mums priekšā bija futbols un vieglatlētika. Trešo gadu mēs esam top 6, tajā lielajā sešniekā. Un tas mums dod papildus iespējas. Mums ir gods papildus atbalsts no valsts arī administratīviem resursam. Un šajā gadā mūsu komanda ir papildinājusi izlašu menedžers, šosejs un MTB. Aleks Krasts, kurš pats ir ļoti labs braucējs bijis un joprojām ļoti labs viņš ir. Gravelā arī, manuprāt, Latvijas čempionātā medaļnieks. Un arī atsevišķos citos mačos viņam ļoti labi gājis. Bet viņš atbild visu par izlasēm, par braucieniem, biļetēm,
pieteikumiem, atbrīvojumiem, finanšu lietām, kas tieši attiecās uz izlasēm. Un būtībā ir tāds atbalsta punkts mūsu treneriem, mūsu sportistiem. Tad, attiecīgi, vēl viens papildspēks ir lietvedībā. Mums ir biroja vadītāja, kura tiešā veidā ir atbildīga par dokumentu apriti, Krista, Ūdras veiciens Kristai, kur arī ir ļoti, ļoti ieinteresēta. Viņa ilgus gadus darbojās riteņbraukšanā, tieši kaut kādos sekretariātos ar dažādiem pieteikumiem, un tas ir tas viņas jājām zirdziņš. Varu atklāt nelielu noslēpumu, ka mums šobrīd ir izstrādāta jaunā federācijas mājaslapa, un arī tas ir viņas liels atbildības laukums, tāpat tās arī Eiropas Savienības un arī UCI projekti, kuriem mēs gribētu aktīvāk būt. Mums ir bijuši laba pieredze ar UCI projektiem, bet ar Erasmus Plus sports programmā mums nav bijusi tik liela, un arī tur mēs gribam būt aktīvākiem, parādīt arī sevi. Varbūt citu federāciju foni, ka mēs varam arī piesaistīt kaut kādus papildus līdzekļus vai jaunatnes programmām vai kādām citām lietām arī tur. Un tāpēc man ir vajadzīga šī papildus komanda, un Krista un Aleks ir tie mūsu papildus spēki šajā gadā. Ļoti interesanti, bet pastāsti varbūt īsi tā ikdiena jūsu tava, kas ir tas tāds atskaites vairāk vai tomēr tāda organizēšana? Nu, tev ir biroja administratori, kas tev paņem to grāmatvedīsko pusi droši vien, vai tur jums varbūt ir vēl citi cilvēki? Grāmatvedis, jā. Bet kas jums ir, kas tev pašam to ikdienu? Vai tie ir kaut kādas sazvanīšanās ar biedriem par pasākumu organizēšanu, vairāk tā organizatoriskā? Un cik liela iesaist arī to visu pasākumu koordinēšanu, organizēšanā iesaistās biedri paši? Sadarbība ar biedriem ir, manuprāt, atslēgas punkts numur 1, tas, ko tu minēji, jo ar tiem biedriem, ar mūsu federācijas biedriem jāstrādā dienā. Tā ir elementāra komunikācija, tā ir palīdzēšana. Protams, es pats nevienmēr tur nav tā, ka es gluži pats zvanos, katru pirmdienu apzvanu biedrus, tā nav nebūt. Bet bieži vien viņi paši, kā teikt, liek par sevi manīt. Tad mēs sēžamies pie galda, domājam dažādas risinājumus, brauc tikties ar viņu pašvaldībām, ar viņu sporta klubiem, vadībām, sporta skolu vadībām un tā tālāk. Tad vēl viena lieta, ko mēs darām, protams, un kas ir manā ikdienā, tā ir komunikācija. Jo es joprojām atbildu par visu, kas ir federācijas mājaslapā, par visu, kas ir mūsu sociālos tīklos, par visu, kas ir mūsu sadarbība ar mēdījiem, par visu, ko man iesūta biedri. Tā skaitā arī Vibas LV man sūta preses relīzes par viņu publicēšanu, par šīm lietām, bet ļoti daudz pašam sanāk rakstīt rakstus. Būtībā no tāda laika patēriņa viedokļa tas ir diezgan, kaut kāds, pateikt, vairāk pusi no man darba stundām pavadu tieši tajā komunikācijas lietas. Un, protams, arī darbs ar sponsoriem. Viņš nav tikai, nesākās tikai ar viņu piesaistīšanu, bet arī darbs sezonā ar viņiem. Tā kā to arī minēja atskaišu atsūtīšana, uzaicināšana uz mačiem, uzaicināšana uz kādām vakariņām, uzaicināšana uz vēl dažādām lietām, lai mēs liktu saprast, ka mums viņi nav vajadzīgi tikai saņemot naudu un kaut ko atskaitoties, bet ka mēs strādājam kopā. Un tā ir tāda diezgan svarīga lieta. Protams, arī atskaites finanšu plānošanas jautājumi, jo es atbildu konkrēti tieši par šoseju, par MTB un visiem, gan par izlasēm, gan par sacensībām tieši no finanšu kopējās plūsmas. Un kolēģis man atbild tieši par BMX un BMX freestyle un tām lietām. Tā kā mēs tā sadalām, bet darba netruks nav tā īceši vasarā. Nesūdzies, nevajag neko klāt paņemt, Zin kā, tad, kad vēl nebija, es priecājos, ka man ir 2 bērni, kad viņi vēl nebija piedzimuši, tad es vēl ņēmu Valmierā, vadīju futbola klubu mājas spēles, braucu pa vieglatlētikas mačiem, Smiltenē vadīju futbola pasākums, apbalvošanas ceremonijas, aerābikas festivāls. Esmu komentējis arī televīzijā basketbolu, futbolu. Tā kā pieredze ir, pasākumi ir vadīti, bet šobrīd koncentrējos tiešām uz pamatdarbu uz federāciju un audzinu savus bērnus. Es jūtu, ka es vairs nedrīkstēšu čīkstēt par nogurumu pēc šīs sarunas vispār. Nē. Bet novēl to, protams, tur izturību un apbrīnojam, jau mēs visi kā tiec ar to galā. Bet par tevi pašu varbūt nedaudz. Cik pašam sanāk uzsēsties? Mēs vēl šogad varam ieskicēt, nobraucām vienmēs ar Tomu Skuiņu. Jā, tas bija ļoti foršs. Mēs arī daudz parunājāmies un bija tāds smilšains diezgan tas brauciens, bet ļoti patīkams. Bet cik tev pašam sanāk uzkāpt tā reāli uz Ričuka? Es ļoti cenšos, atklāt sakot, es tiešām cenšos. Tagad, kad ir pulksteņu pārgriešana, tas baigas atškarē viss, tā godīgi sakot, jo līdz tai pulksteņu pārgriešanai es centos arī darba dienās atrast to stundiņu, kaut kad izbraukt. Tagad paliek tikai vienīgi brīvdienas, jo es neesmu iecienījis Zwifta braukšanu vai vispār braukšanu telpās. Es labāk tad
skrienu vai kaut ko citu daru, vai slēpoju. Man ļoti patīk distanču slēpošana. Bet jā, Riču, kas šogad es nobraucu nedaudz virs 5000, kas priekš manis ir maz. Pagājušajā gadā man bija 7000, pagājušajā gadā man vēl dēls nebija piedzimis, tagad man ir arī dēls. Līdz ar to tas arī vēl kaut kāds papildus rūpes un prieku, protams, sagādā. Bet jā, 5-7 tūkstoši tajās robežās nedēļā, 3 vasarā 4 treniņu nedēļā pa 2 stundiņām. Bieži sāk sanākt darīt vienam, jo, ja tu brauc ar kādu kopā, tad tas jāsarunā, ir jāspielāgojas, un manā gadījumā tā ir lielākā problēma. Un bieži vien grūti saprast, kad izraucies no darba, tāpēc es vienkārši braucu viens un baudu dabu. Man patīk vienam braukt arī. Un kas ir tas tavs maršruts? Tu vairāk uz šoseju, uz gravelīti vai MTB? Es sēžu tikai uz graveļu šogad. Es agrāk braucu šoseju, daudz arī pat mačos braucu šoseju. Gravels man patīk labāk, tāpēc, ka viņi var braukt visur. Brauc gan pa pludmali, gan pa mežu, gan pa asfaltu. Diezgan daudz īstenībā arī pa asfaltu, bet vienkārši man ir ērtāk savienot maršruts. Un, ja tu man prasīji pa maršrutu, mans mīļākais aplīdis šogad ir daudz, jo droši vien tie, kas man seko Stravā zina. Es braucu līdz Berģiem, tad es braucu uz Baltazaru, Priedkalnu, Priedaini. Tad es tālāk dodos uz Alderiem. No Alderiem es dodos līdz Vangažiem, tur Grādežu maliņa aiziet ceļš. Tad es tur pabraucu vai no uz Vangažiem, tur tāds smugs grants celiņš ir, vai es griežu uzreiz uz Vidzemes šosei. Tad es tur tas man tāds darbdienas aplīdis. Bet pa Vidzemes šosei apakaļ vai kaut kā? Pamatā pa to, bet man patīk, protams, arī nogriezt kaut kur pa kādu grants posmu. Bet bieži vien sanāk tieši pa asfaltu, jo tad jau tumps nāk virs, un tad es tā ātrāk kaut kā pa asfaltu. Man sanāk līdz mājām aizbraukt. Tāds 50-55 km aplīdis, tāds standarta darbdienas aplīdis. Ļoti, ļoti labi. Un kā tev pašam, tu braucot, klausies podcastiņus, varbūt klausīsies šo podcastiņu vai mūziku, vai tieši izbaudi saucamo freedom feeling un neklausies neko vējš? Līdz šai vasarai es klausījos. Man Latvijas čempionāta laikā nobeidzās telefons. Man bija tāda krīzes situācija, kurā vajadzēja atrisināt to ātri, nopirku jaunu telefonu. Un tad tajā brīdī nenāca līdz austiņas, un tā es joprojām neesmu ticis pie tām austiņām telefonu. Un to kaut kā es iemācījos braukt bez austiņām, jo agrāk tiešām klausījos podkastus, visas podkastus sporta noklausījos, braucot Ričuku. Bet tagad es braucu bez, un es nesūdzos. Tā kā arī bez ir braukt. Noteikti tas ir drošāk viennozīmīgi. Noteikti. Kaut gan arī tad, kad es braucu ar austiņu, es liku tikai vienu austiņā, protams, un otra tā braukšanas puses austiņa noteikti nebija liela likt austiņa, bet principā es braucu bez austiņām šobrīd. Noslēdzot šo sadaļu, pārvirzoties arī tālāk pie nākotnes, skatoties, kas, man liekas, droši vien lielākā daļa skatītāji varētu būt visinteresantākais. Pastāst, kas ir tie lielie plāni mums nākamajai sezonai? Par mājaslapu jau ieskicēju, bet tas tādā varbūt administratīvā līmenī, bet vairāk par plāniem saistībā ar sacensībām, izmaiņām, kas ir tādas spilgtākie. Es pieļauju, ka ļoti daudz tādas nianses neiegrimstu, bet tādi globālākie vai varbūt nozīmīgākie. Šī jāsadala, jo mums ir daudz vairāk ritmbraukšanas veidi. Īsi paiet par katru. Jā, īsumā par šoseju. Tad šosejā mēs gribam saglabāt esošo bāzi kalendāru, ja to mugurkaulu. Tas varētu būt Latvijā 18 līdz 22 sacensības, kas būtu pilnībā pietiekami. Tas kalendāra ass būtu biķernieku seriāls, mēs viņu gribam attīstīt. Jau šogad ieviesam tādu lietu kā tautas klasi, jo biķernieki bija kļuvuši tādi ļoti sportiski, tiešām ļoti sportiski, ar vidējiem ātrumiem 45 un vairāk kilometru stundā, kurā tev, Gustav, varētu būt diezgan grūti ienākt iekšā, vai man, piemēram, vai Gustam, vai Santai, vai jebkuram citam būtu grūti ienākt, bet tautas klase ar vidējo ātrumu 38, 42, pilnīgi ok. Es domāju, jo bišķiņ nedaudz patrenējoties, ik viens no mums tur varētu nonākt. Un tas mērķis, kāpēc mēs to darām, ir, lai piesaistītu vairāk vienkārši unikālos braucējus uz šoseju, padarīt šoseju interesantāku, jo mums ir arī iekšā komandu vērtējumi, gan vīriešiem, gan sievietēm būs nākamgad. Tas būs tāds jaunums. Mēs gribam tieši sieviešu riteņbraukšanai vairāk pievērsties un visos biķernieku pasākumos un arī Latvijas kausā, jeb rangā kopumā būs atsevišķs sieviešu komandu vērtējums, jo mēs tādā veidā varam dāmas gribam vairāk iesaistīt, novērtēt, un dāmas mums ir svarīgas, un liels paldies šeit Latvijas Cycling Girls meitenēm, kas tiešām nāk ar šīm idejām, un mēs kopīgi viņas cenšamies arī pārvērst realitātē un dzīvē.
Tas par šosejas tām lietām. Ir viens liels mērķis, ko es varbūt varu īsumā ieskicēt, bet skaidrs, ka tas nebūs nākamā gada uzdevums. Mēs gribētu Latvijā uzrīkot ļoti lielas startautiskas sacensības tieši junioriem, jo es uzskatu, ka juniori ir nākotnē un arī tie trendi pasaulē. Es domāju, tu pats arī pamanīsi, ka sports kļūst jauneklīgāks. Arvien vairāk jaunie talanti parādās un iet lielajā sportā. Un kāpēc Latvijā nedabūt tos jaunos talantus, kas pēc 2-3 gadiem būs voltūrā, piemēram? Jo voltūru mēs, diemžēl, nevaram šobrīd objektīvi iemeslu dēļ uzņemt. Ne federācijā nav tādas kapacitātes, ne arī neredz šobrīd brīvajā tirgu kādu, kam tas būtu tik ļoti interesanti. Tāpēc tas mans mērķis un mūsu federācijas mērķis ir uzrīkot Latvijā UCI pasaules nāciju kausu, ja pasaules kausu junioriem, kas varētu būt, mēs esam uzsākuši sarunas ar UCI 27. gadā, varētu veidoties uz Smiltenes kausa riteņbraukšanā bāzes, bet ne tikai Smiltenē, bet pieķert klāt arī Valmieru, Cēsis, Priekuļus. Tādēļ, ka Smiltene ir ļoti maziņa un tu nevari uzņemt tik daudz cilvēkus, bet Valmierā ir ļoti daudz vietas Cēsīs, Priekuļos, Smiltenē un tāda vidzemes stūri, vairāku dienu, 3 vai 4 dienu garumā. Tāds var būt tāds, bet tas nav nākamā gada mērķis, tas ir vēl gadu vēlāk, bet darbs jau sākās šobrīd pie tā, lai to arī varētu pārvērst tā kā dzīvē. Junioru šosejā tas ir. Juniori, jā. Tieši juniori, ja tā ir. Es uzskatu, ka tā ir tā nākotnes lieta, kas arī UCI viens no galvenajiem prioritātiem ir. Lai vai kā mēs agrāk uzskatījām, ka tas U23 ir tas īstais vecums, pie kurā ir viss tas jādod un visi plaukstiem mūsu ziet tieši U23 vecumā, un tā arī bija. Arī Toms Skuņš tā spēcīgi uzplauka tieši U23 vecumā, un arī citi mūsējie, bet šobrīd tā situācija objektīvi ir mainījusies. Ja tu būtībā junioros jau neesi vismaz lielo komandu uzmanības centrā vai vispār pamanīts, tad pēc tam tikt tālāk ir daudz grūtāk. Protams, tas ir iespējams, bet tas ir daudz grūtāk. Kas ir tas vecums juniori? Diezgan plašs ir. Nē, 2 gadi, 18, 19 gadīgi džeki. Okay. Pat 17, 18 gadīgi džeki. Tas ir tāds jaudīgs vecums, un ja mēs tādas mačas dabūtu Latvijā, kur šajā nāciju kausā piedalās valsts primāri, ja atbraukt tāpat Norvēģija, Dānija, izlaša līmenī uz Latviju vai Polija, Slovākija, vēl šis reģionu valsts, tas būtu, manuprāt, ļoti vērtīgi un labi Latvija. Un kā ar MTB? Kāda MTB plāni? Un pēc tam vēl gravelim? Par MTB riteņbraukšanu runājot, tad varu oficiāli pateikt, ka nākamā gada Latvijas čempionāts notiks Vibusovē, MTB maratonā. Neteikšu, kurā posmā, tas ir jūsu pašu jautājums. Mēs esam par to vienojušies, bet tas varbūt būs citām reizēm. Tas droši vien numur 1 par tādu pasākumu. Latvijas čempionāts XCO krosā, jeb olimpiskajā krosā, notiks pavisam noteikti Ikšķelē. Leiskalna trasē ir Blumberga ģimenes mājas trasa, tiešām superīga, izcila atmosfēru. Short race, saīsinātais kross arī tam būs komplektā. Arī dienu iepriekš notiks turpat Leiskalnos. Nacionālais rangs noteikti būs uzlabots un būs pāris jauninājumi nolikumā, lai motivētu vairāk, kā jūs teicu, viens būs sieviešu komandu vērtējums, bet pārskatīsim vērtējumu sacensību skaitu, punktu skalu, tāpēc mums būs vēl mītiņš ar komandām, mēs par to diskutēsim, un arī ar organizatoriem. Tie varētu būt tādi galvenie jaunumi. Federācija viena no prioritātēm noturēt XCO crossu, jo mēs redzam, ka MTB maratonā ir ļoti labi funkcionējušas lietas, kuras nedrīkst jaukt, un federācija nav jājaucās iekšā labi eksistējošās un labi attīstošās lietās, ko mums piedāvā gan Vivus LV maratons, gan Igo Japiņu sporta aģentūra, Velo LV pasākumi, kamēr viņi iet tikpat tādā labā tembrā, mums ir tikai jāpalīdz, bet mēs paši iekšā tur tādā veidā nejauksimies, respektīvi nerīkosim MTB maratona sacensības, bet tieši XCO cross ir tāda mūsu atbildība, jo tas ir olimpiskais veids, viņš nav masas sports. Viņā nekad nebūs 300 un vairāk dalībnieku. Mūsu tas skaits ir ap tiem 120 līdz ap 100 dalībniekiem, kā kurā posmā. Liels prieks īstenībā, kad šajā gadā, sākot ar saldus posmu, parasti bija tā, pagājušajā gadā bija tā, ka labi iesākam, un tā kaut kā slīdam uz leju, un tad atkal bišķiņu atgūstamies. Tad šogad bija tā, ka mēs diezgan labi iesākām Ogrē, tad Daugavpilī bija nedaudz mazāk, un tad saldu atkal par pagājušo gadu bija liels pieaugums, atkal bija kaut ap 120 braucējiem, virs 100 braucējiem. Tad Ikšķelē vēl bija mazliet vairāk, un pēdējais bija Canekvā, tur bija vēl mazliet vairāk. Tā kā tās tendences ir pozitīvas, bet mēs šeit nerunāsim par 200 plus braucējiem, es neredzu tam īsti pamatu, jo
arī tā jaunatnes riteņbraukšana viņi sadalās. Šosejas grupa diezgan noslāņojās nedaudz. BMX ir pilnīgi kaut kas cits. Tad MTB cik paliek, tik arī ir. Bet mēs turpināsim to, un mēs gribam, lai šis seriāls arī turpinātu attīstīties un iet uz priekšu. Prieks, kad arī atsevišķie posmi, kas ir kaut kur reģionos, Madona vai Mīdītāji, protams. Jaunpiebalga, vēl Bauska, kaut kas Jelgavā arī par šiem te reģioniem CS un pārējie klubi organizēt. Par to arī es gribētu pateikt visiem biedriem. Es šeit pieminēju lielākos, gan jūs rīkotos mačus, gan Igo, bet es gribu pateikt tiešām lielu paldies ikvienam MTB, arī šosejas un grabela maču rīkotājiem un arī cyclocross maču rīkotājiem, jo tieši uz jūsu entuziasmu pamatu un tieši uz to cilvēku entuziasmu pamatu arī rodās atspaids tiem, kad mēs redzam vairāk dalībnieks, mēs redzam, kad ir kaut kādi sportiskie panākumi. Tajā pašā Ogrē, Ogres XCO, kur Armands Pīvars rīkoja, kas arī tagad ir zem mūsu seriāla, viņa paša dēls Alvis Pīvars sāka trenēties, tagad ja viņš gan Vīvus ļoti labi brauc, gan tur citur. Un viņš šogad kļuva par Eiropas čempionu MTB individuālajā distancē. Un nākamajā gadā mēs skatāmies jau tādā vēl nopietnākā perspektīvā uz viņu un tāpat arī uz citiem mūsu talantiem. Bet visa pamatā ir šie organizatori, kas rīko šos mačus, vienalga, vai tā ir Iecava, vai tā ir Bauski, vai tā ir Sēlī spēle, arī sveiciens Dainim Skrūzmanim, kurš tiešām arī ļoti, ļoti liels entuziasts. Un visā Latvijā, es nesaukšu tagad katru, bet novērtējumu katrā ziņā katra organizatora ieguldījumu. Kā tev par grāveli runājot? Tas grāvelis ir ienācis, man liekas, tikai pēdējos gadus kaut kādus, cik mēs runājam, 2-3 gadus, varbūt tādā, senāk jau, bet popularitātes ziņā tāda pēdējo arī Latvijas čempionāts grāveli un tā tālāk. Kā tu to vērtē un grāveli perspektīvu, kā veidu vai apvienojumu daļai starp MTB un šoseju? Viņš ir lieliski, man varētu savienot kopā ar šoseju un MTB. To arī Oskars Mužnieks šogad parādīja, cik izcili var pāriet no tīri MTB braucēju uz graveli un arī vēlāk uz cyclocrossu. Es vērtēju globāli, ka tas veids attīstīsies, tā riteņbraukšanas disciplīna kļūs vēl populārāka. Nav man šobrīd indikācija, ka viņi varētu pretendēt uz vietu olimpiskajās spēlēs, kas jau kļūtu vēl pavisam nopietni, bet es domāju, ka viņš kļūs par tādu, kā lai pareizāk pasaka, viens segments aizies uz masas sportu, kas jau šobrīd mēs redzam šeit pat veikalos, ne tikai šeit, bet arī citur tie graveli riteņi dominē. Bet arvien vairāks būs un prestižāks būs šīs sērijas. Es zinu, ka Amerikā ļoti prestiža gravela sērija, kura posms bija arī Kārlim Berlandam gravela tukumā. Erla sērija, vai precizēšu to nosaukumu, bet tad pasaules kauss ir gravela riteņbraukšanā. Tā kā ir tādi seriāli, kur piedalās arvien spēcīgāk braucēji, tur ir arvien lielāks balvu naudas un tā tālāk. Es domāju, ka viņš attīstīsies, vai viņš kļūs par olimpisko sporta veidu. Šobrīd nezinu. Pagaidām nav tāda indikācija. Un, ja runā tieši par Latviju, par mums, par to, kā mēs skatāmies, kā federācija skatās uz graveli, tad viennozīmīgi mēs gribam atbalstīt un attīstīt tieši Latvijas čempionātu gravelā. Mēs gribam radīt vidi, lai būtu organizatoriem interesanti rīkot gravelas sacensības kā tādas, jo šobrīd būsim godīgi. Mums ir seriāls gravelā, ko rīko Igo Japiņš. Mums bija Latvijas čempionāts gravelā, ko šogad rīkoja Vibus LV MTB maratons. Un mums ir Kāļa Berlanda organizētais arī gravela weekends Tukumā, kas arī ir ļoti labs un pārdomāts pasākums. Bet vairāk šobrīd 4., 5., 6. organizatoru mēs pagaidām neredzam. Mēs aicinātu arī būt aktīvākiem arī citiem organizatoriem un pamēģināt iet šajā riteņbraukšanas veidā. Šobrīd mums ir 8 sacensības, nākamgad varētu mums būs iespējams varbūt vairāk, varbūt tikpat sacensības. Tā kā laukums ir diezgan brīvs, jo MTB mums, piemēram, 40 sacensības gadā. Gravelā 8, šosejā 20. Un tāda šobrīd ir tā statistika. Un tas droši vien nav pilnais gads, tas ir kaut kāda 8, 9 sezonā, jā, mēs par sezonu runājam. Tā kā, un Ceiks arī, par ko mēs varbūt neesam runājuši, ir šogad bija 6 sacensības. Tā kā arī tas ir veids, kurš, es domāju, attīstīsies. Viņam gan ir liels potenciāls kļūt par olimpisko veidu, jo Ceiks pretendē uz vietu ziemas olimpiskajās. Velocross, cyclocross, jā, viņš pretendē uz ziemas olimpiskajām spēlēm. Tā kā būs interesanti. Ar katru gadu šie riteņbraukšanas pasākumi kļūst aizvien populārāki un, teiksim, arī profesionālāki.
Kā varbūt federācija skatās tos fokus dalīt, vai tomēr uz vienu vairāk uz masu iet, uz amatieru, vai tomēr mēs skatāmies tos vienradžus nosacīt, kas ir tie spēcīgākie, kā mums ir Kristis Nēlans, Toms Skuņš, Emīls Liepiņš un vēl virknē jauno braucēju, kur mums arī tikko labas ziņas nāca. Rainers Zviedrs ir Somijas komandā arī pārvācies. Fonā kaut kādu mēs tur uzliksim. Tieši tā. Bet kā federācija šo fokusu redz? Jo ko tu arī ieskicēji droši vien sākumā, kad svarīgi ir tie spēcīgie braucēji, kas motivē jauniešus. Tieši tā, jo bez augšas nebūs arī lejas. Mūsu tā hierarhija, tā piramīda veidojās no apakšas. Mums ir jāstiprina sporta skolas. Mēs redzam, ka vismaz šosejā varētu vēlēties vairāk dalībniekus tieši bērnu jauniešu vidū. Tas, kas mums jādara, mums jābrauc būt aktīvākiem, jābrauc pa pašvaldībām un jāmēģina sarunāt un jāmēģina atrast treneri, kad būtu riņķbraukšana vairāk pilsētās sporta skolas pārstāvēt. Jo, ja būs vairāk bērnu, tad būs lielāka selekcija jauniešu vecumā. Mums ir jāstiprina Murjāņi. Murjāņi mums ir ļoti svarīgi strateģiski, tāpēc, ka tas ir vienīgais internāts, kurā kopā mēs varam savākt braucējus. Šobrīd Murjāņi nav savā labākajā sportiskajā formā, kā iestāde tajā pašā laikā. Joprojām es runāju ar treneriem, ar Gatu Smukulu, šodien pat runāju. Tie puiši, kas ir cītīgi iet uz treniņiem, viņiem 2 reizes dienā treniņi, viņiem ir ēšana, viņiem ir mācības, viņi reāli progresē, tiešām reāli progresē pret sevi un arī uz konkurentu fona. Tāpēc es uzskatu, ka tie Murjāņi mums ir vajadzīgi kā tāds starposms. Un tad tālāk, ka jau sākās jauniešu izlase, tā ir mūsu atbildība. Būtībā mēs šo jauniešu izlasi sākām attīstīt pirms 3 gadiem, kad izveidojām jaunatnes fondu. Jaunatnes fonds ir tāda neformāla nosacīta lieta, kas ir zem federācijas, kurā katrs organizators veic iemaksu par saviem dalībniekiem, kurā veic iemaksu mūsu sponsori piesaistītie, kas arī vai ziedojuma veidā vai reklāmas veidā, un arī atsevišķi izcili atlēti, kā piemēram es gribu izcelt un pateikt tiešām lielu paldies Tomam Skuiņam. Arī Toms ir viens no mūsu jaunatnes akadēmijas labveļiem, atbalstītājiem, kurš arī sniedz savu personīgo līdzekļus tam, lai jaunie sportisti piepildītu savus sapņus. Tālāk mēs dodam jauniem šīs iespējas, vadām viņus pa mačiem, sekmējam viņu nokļūšanas komandās, jo mēs vadot mačiem, viņi kļūst pamanām, viņi kļūst interesanti un tā tālāk. Un tad tiem, kuriem izdodas ar turieni tikt uz nākamo līmeni, tas ir uz komandām, vai būt pasaules tūrē, vai tuvu tam līmenim, tad mēs redzam, ka tā ir tā piramīdas augša, par ko mēs lepojamies. Ja mums šobrīd tur ir Skuiņš, mums tur ir Nēlans, Liepiņš, nedaudz zemāk ir Belhoščiks, kas arī ļoti labi šogad brauc. Tad ir U23 puiši, tur Lapiņš, Zviedrs, Skrapts, Olivers, Jākaps, vēl kāds. Un tad ir juniori, un junioriem mums ir tiešām tāda paudze, kas mums nav bijusi. Es domāju, arī Toms neļaus Skuiņš samalot. Arī viņa laikā nav bijuši tik daudz labi juniori, kas ir bijuši pasaules kontekstā labi. Ne par velti Georgs Ķumins ir Flandrijā, 2. vieta Flandrijas klasikā, kas ir sacensības tajā vecumā. Tāpat mums ir pasaules kausos medaļas Kanceram, tāpat Loginam. Puikas tur aug labi, tur labi tādā. Un mēs viņus sākām, tā teikt, to mālu mīcīt 3 gadus atpakaļ, kad mēs izveidojām to jaunatnes akadēmiju. Tad mēs gadu no gada viņus vedam uz mačiem, rādam. Un viņus to pašu Georgi arī pamanīja Austrijas tūrē, kur viņš palika 1. jauniešu gadā 2. vai 4. labākais jaunais braucējs. Viņš jau Bora viņa pamanīja, attiecīgi viņam jau bija pārunas un tā tālāk. Un tas ir tas federācijas uzdevums, to mūsu braucējus iepakot, parādīt viņus simpātiskus, kaut vai arī vizuāli, lai mēs neizskatāmies nopulkuši, lai mūsu formas ir smukas, lai mūs pamana, lai puiši aktīvi brauc, jo arī tas uzstādījums arī no treneriem ir braukt aktīvi, nebūt statistiem, bet lai būtu pamanītiem. Kaut vai tas finiša rezultāts varbūt tajā brīdī nav pats labākais, bet būt aktīviem un tik pamanītiem. Un tas ir tas mūsu ieskicējums, ja runā par šoseju. Par MTB ir mazliet savādāk. Tas ir individuālais sporta veids. Tur mums ir diezgan tādi varbūt stingri kritēriji. Viņi ir mūsu izlases treneri izstrādāti. Noteikti, kad arī tur varbūt meklēt veidus uzlabojumiem, bet Alvi Pivoru arī, kā piemēram viņš uzvarēja Eiropas čempionātu, mēs atbalstījām ne tikai viņu, bet arī citu jauno braucēju dalību Eiropas jauniešu čempionātā. Pilnībā sacensības, kurās mēs atlasām tikai pēc Latvijas mačiem, nav nekādu citu zemūdens akmeņu. To es labākais savā grupā, saņem federācijas atbalstu, brauc uz jauniešu čempionātu, sev parādi. Un es saprotu arī, tagad runājot ar to pašu Alvi un arī viņa tēti, arī viņam jau ir piedāvājumi no ārzemju komandām, arī viņam jau ir kaut kādas iespējas kaut kur mēģināt izsisties un tikt.
Līdzīgs stāsts ir ar pārējiem, ka viņiem jābūt labiem, viņiem ir citīgi jātrenējas un jāsaprot arī viena lieta, ka federācija nav gluži tāda sila, kurā visu mēs varam dabūt un paņemt un tādā veidā. Un kā ir, pieņemsim, ja es neesmu varbūt jaunais vecāks, ja, vai tur gribu aizvest savu bērnu uz riteņbraukšanu, un nezinu, vai tur MTB vēl vai šoseju šobrīd, kas ir tās vietas, varbūt, vai kur man meklēt informāciju, es vairāk uz skatītājiem koncentrējot, kas ir tās vietnes, tā ir federācijas mājaslapa, federācijas sociālā tīkla. Federācijas mājaslapā pat ir sadaļa, sāc treniņus, varat apmeklēt, paskatīties, kas jums interesē, vai tā ir šosei, vai tas ir MTB, vai tas ir BMX. Tur arī atrast, kurā vieta, kādas ir sporta skolas adreses vai klubu adreses. Tur ir kontakti, e-pasts, telefona numurs, kam piezvanīt, kam uzrunāt. Un, ja ir kādi jautājumi, vai tiešām ir vēlme vai nesaprašanās, droši zvaniet man uz federāciju, rakstiet uz federāciju e-pastu, palīdzēšu, savadīšu kopā, bet tā, ja Gustavs gribētu tagad sākt trenēties, it sevišķi tas attiecās uz jaunatnes sportu, tad ar federācijas mājaslapu tu vari mierīgi atrast, vai arī vecākiem, kam ir bērni, arī tieši tāpat tās iet mājaslapā, paskatās, patīk BMX, dzīvoju Jelgavā, mums ir Mītavas kumeļu klubs, patīk šosei, dzīvoju Talsos sporta skola, piemēram. Patīk, dzīvoju Smiltenē. Smiltenē ir gan BMX, gan šosei. Var izvēlēties. Rīgā tieši tas pats var izvēlēties. Tā kā ir vietas, protams, mēs neesam visur Latvijā. Es ļoti gribētu, ka mēs šosei iedibinātu Kurzemē. Tas ir Vēnspils vai Liepāja, šobrīd ir Kuldīgā un Talsos. Ļoti gribētu sabūt Latgales galu. Mums bija saknes Daugavpilī, bet tur, diemžēl, viņas izzuda. Kaut kā neturējamies Latgalē, kaut kā neturās tā riteņbraukšanas organizētās treniņu nodaļas. Zinu, ka Līvānos ir ļoti labs klubs, bet tas ir amatieru klubs, bet tieši jaunatnē gribētu tur kaut kādas aktivitātes izvest lielākas. Kā tu redzi saistībā ar masu vai to cilvēku daudzumu? Mēs redzam, piemēram, Siguldā tur pilns ar ričukiem braukā, ar elektrovelosipēdiem un dažādiem citiem. Kā mēs varbūt varam ievilkt tajā, neteiksim, aktīvajā sacensībā, bet kaut tādā vieglā tautas klasē? Kas būtu tas veids, kā mēs varam palielināt? Droši vien, ka nekad nebūs tā kā mums kolēģis Nords taisa Rīgas maratonus. Ar 30 plus tūkstoši. Jā, vai tādā veidā, bet tomēr mums ir arī Rīgas velomaratons, Japiņa organizators. Kā tu redzi, kā mēs varam sasniegt šo te lielo daudzumu? Jo varbūt tur profesionālākā līmenī tā ritenis ir dārgāks, bet kaut vai viegli nobraucot, tie ieguldījumi varbūt nav tik lieli, lētāki, ne dārgāk nekā bots nopirkt varbūt ir, bet tomēr man dārgāk ir. Atkarībā uz ko skaties. Cik liels bots? Precīzi. Var skriet arī ar Balenciāgām droši vien un tā citādi. Bet kā tu redzi šos te kanālus? Noteikti viens no faktoriem ir pieejamība. Rīgas maratons, manuprāt, tādā ziņā ļoti labi pieejams, un arī šī ģimeņu distance, manuprāt, ir ļoti salīdzinoši lētu dalības maksu. Skaidrs, ka ir jāmeklē papildus veidi, kā uzrunāt cilvēkus, kā pamatot to, ka tas tiešām ir iesācējiem. Jo, ja tu paprasīsi uz ielas cilvēkiem, vai tu negribi piedalīties velomaratonā, lielākā daļa atbildēs, tas nav priekš manis, jo tas jau ir profiņiem domāt, tas jau ir tiem lielajiem, tas jau ir tiem krūtajiem, atvainojos, kas žargonizēja to visu. Jāmēģina laust tas stereotips sabiedrībā, ka tas tomēr nav, ka tie ir tie paši ikdienas braucēji, kas par šiem pašiem veloceliņiem te minās. Varbūt ir jāuztais kaut kāda velo manifestācija, tāds lielāks brauciens, tiešām bez nekādas dalības maksas. Ir jāieveido varbūt vēl kādas papildus aktivitātes, bet es ļoti arī labi saprotu organizators ar šādu relatīvi nelielu valsts atbalstu. Viņš ir, bet viņš tiešām ļoti relatīvi maziņš. Ir grūti attīstīties un ir grūti padarīt to preci vēl pieejamāk. Tas ir vēl mazāk dalības maksas, piemēram, likt vai vēl kādas šīs lietas. Es gribētu arī aicināt valsti aktīvāk iesaistīties, atbalstīt tieši lielos tautas sportu, ne tikai lielos, bet vispār tautas sporta organizators, jo arī federācija var nedaudz palīdzēt, bet federācija arī nav tā kapacitāte un tas fokus tomēr ir vairāk uz to sporta sadaļu, tieši uz tam jauno talantu attīstību un tā tālāk. Bet būtu ļoti svarīgi, kad valsts programma, kas ir domāta tautas sportam un veselības veicināšanai, jo tā jau nav runa tikai par sportu, tā ir runa arī par veselību un par veselīgu dzīvesveidu, ka tā ievērojami sasniegt vairāk organizators un arī, es domāju, Vivas-LV MTB maratonā varētu atrast kādu fokusu, ja būtu šāda speciāla programma, kas ir tā kā iesaistīšanas programma, vai tie pašā Igo Japiņa sporta maratonos, aģentūras maratonos arī tieši tas pats. Tā kā
Es redzu, tur vietu izaugsmē lielu, bet valstī bišķiņ tā kā gāzīt lielāk. Vēl pēdējie jautājumi saistībā ar Olimpiskajām spēlēm 2028. gadā. Kā tu tās redzi, kas varētu būt tas sastāvs vai apjoms, kas tur varētu startēt? Vai Toms Koņam vai viņš startēs un tās būs pēdējās Olimpiskās spēles, vai zinot Tomu, varbūt tādu vēl 3 priekšā? Kāds tev šobrīd liekas? Un kā ir ar Ķuminu arī? Es gribu sagaidīt kvalifikāciju, kāda būs noteikumi, bet Tomam, es domāju, nākamās noteikti būs pēdējās Olimpiskās spēles, jo viņam jau būs vēl pēc 4 gadiem būs krietni pār 40. Es ļoti ceru, ka līdz tam jau būs kāda spēcīga maiņa un ka viņam nevajadzēs braukt līdz 50 gadiem, kamēr kāds viņu apdzīs, bet pagaidām tas pamats rāda to, ka mums ir laba tiešām jaunā maiņa. Ideālais variants ir 8 sportisti, tā godīgi sakot, riteņbraukšanas veidos. Tie būtu 2 šosejā vīrieši, 1 sieviete. Tas būtu BMX freestylā Čals, BMXā 2 vīrieši, 2 sievietes un MTB Mārtiņš Blums. Tāds varētu būt tas salikums, ideālais salikums. Bet tur jāsakrīt, ir tik daudz kārtīm, jo šobrīd mēs bijām ar 7 sportistiem. Mums gan arī izdevās piepildīt šo mūsu sapni, jo tā objektīvi skatoties šosejā dabūt 2 vietas ir ļoti, ļoti jāpieliek. Tad arī gan Emīlam, gan Kristam, gan vēl Hoščikam, Kristiānam un vēl citiem, un arī jāpieliek vēl punktu ziņā. Tomam, protams, ir jāparāda, jābūt tikpat labam, kāds viņš bija iepriekšējos, gan šajā gadā, gan vēl jau vairāk iepriekšējā gadā. Meitenēm Karbonārī jāsaprot, kas ar viņas karjeru notiek. Kats Skuiņa vēl ir pārāk jauna priekš nākamās olimpiādas, līdz ar to viņa vēl nevarēs būt pat kandidāti, ja viņa vēl būs juniori. Kvalifikācijas pēdējā gadā Mārtiņam Blumam jāatrod, saprot, komanda. Saprot, viņš nepaliks šajā komandā, kurā viņš ir līdz šim bijis, jo tikai ar komandu tev ir vieglāk sasniegt mērķus, tu vienkārši tiec uz mačiem vairāk un tā tālāk. Freestylā Ernestam arī šī sezona bijusi kā pa kalniem, bet viņš ir spēcīgs čalis, viņš to ir pierādījis. Viņš ir olimpisko spēļu cienīgs, protams, un, ja runājam par BMX auga laba tiešām maiņa. Mums ir savs Eiropas junior čempions, Apels, Langmans, tur ir meitenes Stūriši, ko visi zina, pasaules top līmeņa braucēji. 8 būtu tāda pamatota ambīcija, kas nav nosapņota, bet tur jāskrīt ļoti daudzām lietām. Un cerēsim, ka tas izdosies. Nu, labi, mēs esam jau gan daudz, man jau liekas, ka es tev gribētu vēl 2 stundas te tirzēt par dažādām lietām. Atjaunot pudeli. Nu, mēs varam uzpildīt un turpināt Otro tūri. pār 2. Bet noslēdzot, ja mēs iedomātos, kad tu būtu federācijas dievs un tev būtu neierobežots resurs, kapacitāte, finanšu līdzekļos, kas būtu tas, ko tu gribētu paveikt Latvijas riteņbraukšanas labā, vai izdarīt, vai attīstīt? Es gribētu uzbūvēt velotreku, jo velotreks savienotu mūsu veidus kopā. Mēs šobrīd tiešām dzīvojam katrs savu dzīvi, BMX dzīvo savu dzīvi, šosei dzīvo savu dzīvi, MTB kaut kur pa vidu. Treks vienotu, tās būtu riteņbraukšanas mājas, kur visi zinātu, ka šajā vietā ir riteņbraukšana. Visi zinātu, ka šeit ir federācija, visi zinātu, ka šeit ir BMX var trenēties šosejā, MTB kaut kādas iemaņas un tā tālāk. Jo tā ir tāda vienojoša būve. Kā māja priekš. Jā, riteņbraukšanas māja, bet tas treks ir tas pamatiņš te, lai tas tā māja būtu. Ja mēs uzbūvēsim, paņemsim zem veloprofa kā apakšnieku šeit kādu telpu un tas uzbūvēsim riteņbraukšanas oficiņu, tā nebūs māja, visu cieņu. Bet mums vajag to treku, jo tas treks ir tas riteņbraukšanas, tā teikt, etalons. Jeb tāds elitāra lieta. Es gribētu Latvijā, protams, uztaisīt World Tour de France etapu. Visu Tour de France mēs nevarētu pārcelt, bet etapu sākt tūru Latvijā, kāpēc ne, ar Georgu Ķuminu uzvarētāju lomā pirmajā etapā, ar etapu pa auguriem, protams, nevis līdzenumā. Tas būtu, man liekas, tāda forša lieta. Noteikti jaunatnes akadēmija pārvērst tiešām par jauno talantu kalvi, izveidotu sadarbību ar citiem sporta veidiem, jo es spētu pārtrumpot citas sporta veidus, dabūt labākos talantus uz riteņbraukšanu, no peldēšanas, no vieglatlētikas, no triatlona, no citiem sporta veidiem, tā kā ievelkt iekšā, atsaukt uz Latviju kādus labākos pasaules jaunatnes trenerus, kas iedod metodiku, kas palīdz attīstīties mūsu treneriem, jo mūsu treneriem arī ir jāaug katru dienu.
Un tieši šie piemēri būtu noteikti vērtīgi, zināšanas. Un pēdējais, ko es varētu Latvijā uzrīkot pasaules čempionātā, tad grand fināle, kurā uzvarētu kāds no Latvijas braucējiem, piemēram, Katis Kuiņš, piemēram. Tas būtu skaisti. Bet te jau tu esi reāli noformulējis. Es domāju, būs tāds plašāks lidojums, ja nestaturēts. Te jau biznesa plāni tikai jābūvē uz augšu. Bet pietiekoši ambiciozi. Par to tev arī novēlam. Un ja es domāju, arī kādam šī ideja aizķerās, tad Toms ir īstais, ar kur par to parunāt. Protams. Varbūt mazākā kādā kategorijā sākotnēji, bet ilgākā termiņā, es domāju, ar to resursu, ko federācija šobrīd dara, tikai un vienīgi pozitīvā nozīmē, mēs varam attīstīt ārkārtīgi daudz Latvijas riteņbraukšanā. Es domāju, ka ar šo arī noslēgsim uz pozitīvās notas pirmo mūsu epizodi Zem ķīveres podkāstā. Ceru, ka jums patika. Varbūt pirmajā sākumā nedaudz stīvāk, bet tas viss... Nebija tik traki. Nebija tik traki, bija tā normāli. Man aizmugurē rāda, ka bija labi. Ceru, ka jums patika. Ja ir vēl kādi ierosinājumi, ko jūs gribētu varbūt uz citām epizodēm vai dzirdēt vairāk vai fokus likt, mēs ļoti labprāt to dzirdēsim mūsu sociālos tīklos. Un uz tikšanos. Čau! Uz tikšanos. Tā.